Mans vārds ir Ēriks Niedra. Esmu raidījuma cikla Latvija Ulmaņu laiki vadītājs. Šis ir raidījums par mums, par mūsu saknēm, mūsu pagātni, mūsu valsti. Par to, kā mēs dzīvojām un sasniedzām iecerēto. Par mūsu priekiem un bēdām, par mūsu veiksmēm un kļūmēm. Par tiem, ko mēs mīlējām un par to, kā mēs mīlējām. Šis ir raidījums par Latviju. Šis ir raidījums par cilvēkiem šeit, Latvijā. 12. sērija, 1937. 38. gads. Top Ķeguma spēkstacija, atpūta drukā Lāča romānu, Padomju Savienībā iznīcina latviešus, modē vecas mežģīnes, totalitāra sieviete arī grib būt dāma, slavenākajam Latvijas vecpuisim 60. Pēc pasaules kara dirižabļus turpina būvēt komerciāliem nolūkiem, pārvadā pasažierus un krāvas. Vācijas gaisa flotes lepnums ir pasaules lielākais dirižablis Hindenburgs, kurš lido ar ātrumu 135 km/h un spēja pacelt 126 tonnas. 6. maijā Hindenburgs veica savu 20. transatlantisko lidojumu. Pietuvojieties pie masta Leikšīras pilsētiņā Amerikas Savienotajās valstīs, ar ūdeņradi pildītais korpus eksplodē un dirižablis sadeg. Bojā iet daudz cilvēku. Vācija pārtrauc ražot dirižabļus un esošos noraksta lūžņos. Nākotne ir lidmašīnās. Uz Vācijas ceļiem izbrauc Ferdinanda Poršes izgudrotais un pirmais kompānijas Volkswagen ražotais automobīlis. Tas atbilst firmas nosaukumam un tiešām ir visas tautas auto. Leģendām apvītā, tik iecienītā Volkswagen vabolīte. Totalitārisms ietekmē arī modi. Oficiālajā modē apģērbs iegūst formas tēra piezīmes, stūrains piedurknes, aizdari ar tresēm, šauri svārki, spalvotas platmales, cimdi ar atlokiem un robustas zempapēžu kurpes, lai solis stingrāks. Šogad Parīzē notiek vispasaules izstāde, ar ko mūs pārsteigs pasaulē pirmā strādnieku un zemnieku valsts. Šoreiz tā ir Veras Muhinas, slavenā skulptūra, strādnieks un kolhozniece. Divas monumentālas figūras no nerūsējoša tērauda pārcilvēciskā trauksmē dodas pretī gaišai nākotnē. Šī skulptūra kļūst par Padomju Savienības simbolu. Par otro sensāciju pēc Muhinas monumenta kļūst Pablo Picasso milzīgā glezna Gernika. Spānijas pilsoņu karā Basku apgabals ir palicis uzticīgs republikai un seno pilsētiņu Gerniku vācu lidotāju vienību Kondors pārvērš drupās. Izstādes apmeklētāji ir satriekti. Glezna ir kā protests pret karu un kliedziens pēc līdzjūtības nevainīgiem upuriem. Un vienlaikus glezna ir kā priekšnojauta tam, kas sagaida pasauli. Daudz saprot, ka pret fašismu jācīnās ar spēku, tāpēc uz Spāniju dodas nelegālie brīvprātīgie karot republikāņu pusē pret Franko režīmu. Tādi brīvprātīgie atrodas arī Latvijā. Spānijā ar mežonīgu nežēlību turpinās pilsoņu karš. Republikāņu un nacionālisti zvērībās viens no otra neatpaliek. Spānijas nelaime, kā abas karojošās puses saņem ārvalstu palīdzību. Šoreiz gan sociāldemokrātiski, gan komunistiski noskaņoto latviešu rīcība sapas. Pret fašismu ir jācīnās. Tiek vākti ziedojumi spāņu republikāņiem. Sociāldemokrāti palīdz ieroču transportēšanā, kāds 100 no Latvijas nelegāli, parasti caur Franciju, dodas karot internacionālo brigāžu rindās. Pazīstamākais no viņiem ir vēlākais rakstnieks, komunists Žanis Grīva. Tiek nodibināta Sabiedrisko lietu ministrija. Tā pāraudzīs presi, biedrības, radio, teātrus, darba aizsardzības un aizsargu sabiedriski kulturālās lietas, sportu un kino. Par ministru Ulmanis ieceļ uzticamo Alfrēdu Bērziņu. Ar devīzi viens likums, vienas tiesības, viena taisnība visiem pie Jūglas ezera notiek Latvijas 3. darba svētki. Tajos piedalās 200 000 strādnieku no visas Latvijas. Līdzās notiek strādnieku bērnu svētki. Tur pulcējas kādi 30 000 sīko. Svētkus atklāja tautas vadonis. Labākie strādnieki tiek apbalvoti ar 3 zvaigžņu ordeņiem un goda zīmēm. Tiek sarīkota Vislatvijas daļamatniecības izstāde. To atklāja valsts prezidents. Izstādē ir īpaša nodaļa, kurā izvietotas amatnieku veltes tautas vadonim.
Tālruņa īpašnieki ir apmierināti. Ja aizmirsts uzvilkt pulksteni un tas apstājies, tad uzzināt pareizo laiku nav problēma. Pietiek uzgriezt 03 un laipna telefonista pateiks, cik tad īsti pulkstenis rāda. Cilvēks varēja atvieglot savu dzīvi, palutināt sevi ar sīkām, bet patīkamām ērtībām. Ja vien bija telefona abonents. Runājošais pulkstenis tikai viena no ekstrām. Vēl varēja lūgt, lai telefona centrāle ar ilgāku zvanu pamodina jūs noteiktā laikā. Cena 20 centīmi. Varēja pieprasīt, lai nakts laikā nepienāktu ienākošie zvani, lai telefons klusētu. Cena 20 centīmi pa nakti vai 3 lati mēnesī. Varēja pāradresēt ienākošos zvanus uz citu aparātu, kura tūmā jūs bijāt paredzējis atrasties. Cena 50 centīmi dienā, un vēl šis labs varēja pieprasīt, lai telefona centrāle uzaicina pie tuvākā aparāta jums vajadzīgo personu. Piemēram, uzaicināt Jelgavas centrāles sarunu vietā Jāni Kalniņu, kurš dzīvo Jelgavā, Lielā ielā 10, dzīvoklis 1. Parastā maksa plus 80 centīmi par pieaicinājumu. Ērti, civilizēti un nemaz netik dārgi. Par dārdzību runājot. Patiešām grēks sūdzēties. Abonēšanas maksa mēnesī 6 lati 67 centīmi. Par to varēja nopirkt apmēram 3,5 kg cūgaļas karbonādes. Taču šajā summā ietilpa 130 sarunas par brīvu. Ja bijāt mazliet pļāpīgāks, par katru nākamo sarunu nācās piemaksāt 5 centīmus. Tika norādīts, ka tādas uzrunas kā jā, halo, klausos, sarunu uzsākot tikai velti tērē laiku, tāpēc telefonu lietotājiem, paceļot klausulu, bija vēlams nosaukt uzreiz savu telefonu numuru, piemēram, 28435. Savienoja centrāles, tādas laipnas, allaž patīkamas kundzītes, kuras visu dienu bija spiestas atkārtot balsī izsaucamo numuru ciparu kombinācijas un pēc tam, atkarībā no rezultātu, vēl piebilst savienoju vai aizņemts. Daudz bija tā apraduši ar šīm jaukajām būtnēm un viņu balsīm, ka pēc 28. gada, kad Rīgā sāka operēt automātiskās centrāles, lūdza, lai telefonu kantori pievieno viņas atpakaļ uz rokas komutātoru. Tā mīļāk, tā ierastāk. Komunikācijai izmantoja telefona aparātus ar melnu, ebonīta, piltuvu veidīgu stobriņu ierunāšanai. Funkcionāli, bet nehigiēniski. Ar laiku šeit sakrājās putekļi, grēmas, ceļojoši infekciju baciļi un citi mutes gļotu izdalījumi. Avīzes pēdējā brīdī redaktors Oļģerts Liepiņš, cilvēks, kas paniski baidījās no saslimšanas, parasti rīkojās tā. Apgrieza stobriņu otrādi un runāja šādā veidā. Un ļaudis, kas zvanīja uz redakciju, tad parasti sūdzējās par slikto dzirdamību. Taču šo paradumu Liepiņš nemainīja nekad. Mūsu valsts sabiedrība sadzīve. Raidījumā Latvija Ulmaņlaiki. Sadarbībā ar Lat-Telekom. Viens likums visiem, vienas tiesības visiem un viena taisnība visiem. Es savu daļu tomēr darīšu. Es centīšos un gādāšu, lai šī ideja iekaro tik daudz siržu, lai tā iespiežas tik daudz galvās, lai tik daudz roku satver degošu lāpu, ka šī cīņa nebeigsies arī tad, ja manis vairs nebūs. Alus darītavas Valdšleshen miniatūrijā pilī Ulmanim tiek ierīkota mītne. Speciāli apsardzēji uzceļ garu 2-stāvu ēku. Daugavā pie Sarkandaugavas atrodas Daudersala, tāpēc pili pārdēvē par Dauderiem. Pils parkā ganās stirniņas un dīķī dzīvo zivis. Beidzot, Ulmanis var atvilkt elpu no Rīgas akmeņiem. Opozīcija Ulmaņa režīmam ir jau no pirmās dienas. Tā, protams, ir dabiska reakcija no to puses, kuri pēkšņi ir atstumti no valsts silas. Bet ir arī idejiska opozīcija. Sociāldemokrāti, kādreizējie centristi, arī daži labējā spārna pārstāvi, kā piemēram slēgtās avīzes Latvis izdevējs Arveds Bergs, kura teiciens laba diktatūra tomēr ir ļaunāka par sliktu demokrātiju, kļūst populārs inteliģences aprindās. Ulmani aicina izstrādāt jauno satvērsmi, ko viņš pats solījis, bet to nu Ulmanis darīt netaisās. Katru gadu Ulmanis nāk klajā ar kādu ierosinājumu kultūras jomā. Šogad tiek nodibināta Tēvzemes balva.
katrā 15. maijā tiek piešķirtas 6 naudas prēmijas, nemazāks par 3000 latiem. Tiem kultūras darbiniekiem, kuriem iepriekšējā gadā ir bijuši visnozīmīgākie sasniegumi rakstniecībā, mākslā un zinātnē. Pirmie tiek pagodināti Milda Brehmane Štengele, Jānis Akurāters, vēlāk 25. jūlijā viņš mirs, Jāzeps Vītols, Aleksis Mierlauks un operdziedonis Ādolfs Kaktiņš. Latvijā nav vienota civila likuma. Latgalē spēkā ir 19. gadsimtā uzspiestās Krievu tiesības. Pārējā Latvijā vietējo civilu likumu kopojums. Kurzemes un Vidzemes laukos ir atsevišķi tiesību noteikumi, īpaši mantojuma tiesībās. Viss ir sadrumstulots sīkos tiesību novados. Pat mazajai Piltenes pilsētiņai ir savas īpašas tiesības. Tāpēc viņi tur var uzdziedāt. Jauki dzīvot Piltenē, te neviens mūs netraucē. Turpmāk tā vairs nebūs. 24. gadā uzsāktā jaunā civila likuma izstrāde ir pabeigta, un šogad tas tiek pieņemts. Tagad visā valstī dzīvos pēc viena civila likuma. Modes lietās izsmalcināta dāma šogad ieteica vakara tualetes papildināt ar plīvuru, kas viegli pārsviežams pāri galvai. Plīvurs nav nekas jauns, taču koķetu jaukumu tā pagatavošanai piešķir vecu materiālu izmantošanu, piemēram, vecas mežģīnes. Dīvaini, ka jauna sieviete, nēsājot šādi pagatavotu plīvuru, neizskatās veca. Beidzot ir pabeigta pati svarīgākā lieta Latvijā. 20. gadā uzsāktā agrāra reforma. Tā ir pārveidojusi visu valsts ekonomiku un sabiedrību. Tagad Latvijas zeme patiesi pieder latviešu tautai. Ražība ir tikpat augsta kā Dānijā, kur uzskata par lauksaimniecības paraugu zemi. Latvija ir 4. vietā Eiropā gaļas un piena produktu eksportā. Šogad sākas to latviešu traģēdija, kuri ir palikuši Padomju Savienībā. Strēlniekiem ir liela nopelna komunistu uzvarā Krievijā, un daudz no viņiem ieņem augstus amatus valsts vadībā, kompartijā, armijā un tautsēmniecībā. Viņi Staļinam šķiet bīstami, un viņš uzsāk genocīdu pret latviešiem. Latvijā par to zina skopi. Ulmanis ir aizliedzis presē ziņot plašāk, jo negrib sāsināt attiecības ar PSRS. Uz Daugavas pilnā sparā iet vaļā Ķeguma spēkstacijas būve. Daļu nepieciešamo iekārtu piegādā Zviedri un palīdz arī plānošanas un projektēšanas darbos. Presē topošo spēkstaciju sauc par Vadoņa celtni. Dailas teātrī 30 nostrādātos gadus atzīmē aktieris un režisors, viens no Dailas teātra dibinātājiem Eduards Smiļģis. Uz skatuves viņš pirmoreiz kāpis 1906. gadā, bet slavens kļuvis no 12. gada, kad jaunajā Rīgas teātrī sāk spēlēt varoņu lomas. Taču to visu aizēno cita jubileja. 60 gadu paliek Latvijas slavenākajam vecpuisim. Nelaimīga jaunības mīlestība bija laupījusi Ulmanim visu apetītu uz personīgo dzīvi, tāpēc tik vēli, tik pašaizliedzīgi viņš nodevās kalpošanai savai latviešu tautai. Nav zināms šīs leģendas autors un visai apšaubām ir leģendā minēto faktu ticamība, bet citi esošie fakti bija acīm redzami. Ulmanim vēl aizvien piekrita Latvijas redzamākā vecpuiša tituls, un attieksmē pret dāmām viņš bija izteikti galants. Igadējās balles Rīgas pilī Ulmanis izcils. Katrai ministru kundzei atrod kādu patīkamu vārdu vai uzmanīgu komplimentu, atceras bērnu vārdus un apvaicājas, kā tad atvasēm klājas. Dāmas kūst. Pie galda līdzās šķīvim nelielai atmiņai par šo vakaru novietot piemiņas lietiņa no koka vai sudraba. Bet uz šķīvja, ak tavu prieku, puķu pušķītis. Pēc tādas uzņemšanas, pārnākot mājās, nabaga vīri ministri varēja vien nenoklausīties. Vai un vai, ja tu būtu tik uzmanīgs kā mūsu prezidents. Bet ar to Ulmaņa aktivitātes vēl nebeidzās. Uzticīgais adjutants Miervaldes Lūkins sagatavoja vadonim sarakstu, bet tajā visas ministru sievu vārda dienas. Un attiecīgajā dienā gaviļniece varēja savu prieku dubultot, saņemot no Ulmaņa rožu pušķīti un ministru prezidenta parakstītu kartiņu. Laiku pa laikam Ulmanis ar savu klātbūtni aplaimoja arī kultūras iestādes. Un ne jau tāpēc, ka vajadzēja, bet tāpēc, ka tiešām ļoti gribējās iet, īpaši uz pirmizrādēm, operā, dailē vai
Nacionālajā teātrī, kas vistuvāk viņa dienesta dzīvoklim Rīgas pilī. Protama lieta, tādās reizēs galveno lomu tēlotāji tik bagātīgi apdāvināti ar ziediem. Dažkārt tik aizrautīgi, ka paklīd pat baumas. Kad Rožu pušķis tika nosūtīts operas solistei Mildei Brehmenai Štengelei, ļaudis sāka mēļot, ka tas nav vienkārši tāpat. Tam sava nozīme. Pēc pāris dienām atradās pat zvērēt gatavi aculiecinieki, kas savām acīm redzējuši Ulmani un dievināto aktrisi pusdienojam Piena paviljonā, tas te Strēlnieku dārzā. Tiesa, šī un citas tenkas palika vien vēlējuma izteiksmē. Ulmanis kā bija, tā palika viens. Tomēr mēģinājumi bija. Mēģinājumi izprecināt, kā zināms, nesekmīgi. Centās valsts kancelejas direktora Rudzīšu sieva Anna. Viesības, juridiski brīvas kundzes, bet nekā. Ulmanis spartiski atturīgs. Tādā ziņā. Un viss tādiem baltiem diegiem šūts. Pat versijas par sirds salauzēju jaunībā, pat tās vairākas. Viena norādīja uz stomatoloģi Magdu Kilbloku un neaizmirs piekodināt, ka mīlestība bijusi platoniska. Citi uz kādu bankas darbinieci, kur vēlāk aprecējās ar vīru, kuram Veinbergs uzvārdā. Gan vienā, gan otrā gadījumā Ulmanis šīs dāmas neaizmirsa. Kilbloka kļuva par viņa personīgo zobārsti, bet Veinbergai pēc vīra nāves viņš ar sekretāra Cimermaņa palīdzību katru mēnesi nosūtīja čeku par 300 latiem. Mūsu valsts sabiedrības sadzīve. Raidījumā Latvija Ulmaņlaiki. Sadarbībā ar Lat-Telekom. Šis ir raidījums par Latviju. Šis ir raidījums par cilvēkiem, ļoti dažādiem cilvēkiem šeit Latvijā. Pēc reklāmas 1938. gads. Vadoņa griba ir likums, Lāslo raksta ar lodīti, Latvijas slavenais futbola gads, ebreji bēg no Vācijas, Lambetvoks tas ir joks, dāma kā puķu dobe. Smieties! Uzklausīt! Atzīties! Pasmaidīt! Viss sākas ar sarunu. Esam tuvāk Lat-Telekom. Turpinājumā par 1938. gadu. Vadoņa griba ir likums, Lāslo raksta ar lodīti, Latvijas futbola slavenais gads, Lambetvoks tas ir joks, ebreji bēg no Vācijas, dāma kā puķu dobe. Hitlers nostāda Austriju neapskaužamas izvēles priekšā. Vai nu šī vāciskā valsts labprātīgi integrēsies Reihā, vai arī tiks pievienota ar varu. Šušniga valdība atkāpjas un 12. martā Vīnē iesoļo vācu armija. Vēlāk tiks sarīkots arī referendums un lielais vairums austriešu nobalsos par pievienošanos. Pēc Austrijas anšlusa Hitlera pašapziņa aug. Nu viņš grib pievākt arī Čehoslovākiju, jo Sudeta apgabalā dzīvo vāciešu vairākums. Hitlers draud ar karu un Anglijas premjerministrs 3 reizes brauc Hitleru mierināt. 3. reizē Mīnhenē Anglijas, Francijas un Itālijas vadītāji vienojas, ka Vācija drīkst sev pievienot Sudetus. Čehiem neatliek nekas cits kā samierināties. 9. novembra naktī notiek drausmīgs Vācijas ebreju grautiņš ar nolūku ebreju īpašumus un kapitālu nodot valstī. Nacisti nodedzina 177 sinagogas, izdemolē tūkstošiem veikalu un kantoru, izrēķinās ar 10 000 nevainīgu cilvēku. Nākamajā rītā pilsēta trotuāri ir nokaisīta ar izdauzīto skatlogu šķembām, tāpēc grautiņu nosauc par Kristāla nakti. Tagad daudz ebreji cenšas pamest Vāciju, taču tas vairs nav tik viegli izdarāms. Turklāt tikai retā valsts ebrejs ņem pretī. Eiropas modē sprādziens, atzimst neoromantisms.
Vakarakleitas ar ļoti kupliem, iestīvinātiem svārkiem un bagātīgiem rotājumiem. Svārki atgādina 19. gadsimta krinolīnu, kad apakšā bija tievas tērauda stieplas, lai noturētu kuplumu. Piedurknes kļūst platas, lai apģērbu padarītu pufīgāku, lieto polsterus. Tādai staigājošai puķu dobei mazas šauras kurpītes izskatās smieklīgi, tāpēc arī apaugi kļūst apjomīgi ar platiem papēžiem. Arvien vairāk sadzīves priekšmetu izgatavošanā lieto plastmasu. Supreme matu žavējamais aparāts sastāv no vairākām ar skrūvēm sastiprinātām detaļām. To viegli var izjaukt labošanai, gan arī noskrūvēt rokturi, lai aizņem mazāk vietas. Talantīgais ungārs Laslo Biro ir meistars visās dzīves jomās. Šogad viņš izgudro pildspalvu, kur tintes rezervuāra vietā ir serdenis ar pastu un lodīti galā – lodīšu pildspalvu. Jā, arī Voltam Disnejam gadās nopūdelēt. Kad multiplikācijas mākslinieks Džozefs Barbera atnāk pie viņa pieteikties darbā, Disnejs viņu atraida kā idejām nabagu. Barbera atrod darbu Metro Goldwyn Mayer studijā, kur rada mūžīgā karstāvoklī esošo pārīti – kaķi Tomu un pelēnu Džeriju. Abi kļūst tikpat populāri kā Disneja personāži. Šogad 3. reizi notiek pasaules čempionāts futbolā. Tajā spēlē arī itāļi. Mussolini, kā vienmēr, ir kategorisks. Viņš nosūta itāļu futbolistiem īsu telegrammu. Uzvariet vai mirstiet. Futbolisti mirt negrib. Finālā uzvar Čehoslovākiju 2-1 un aizved uz Itāliju pasaules kausu. Un, kad uzvara panākta, tad par dažiem pārpratumiem var arī augstsirdīgi pasmaidīt. Pasaules meistarsacīkstēs hokejā mūsējo komanda Bukarestē ar 2-0 pārspēja rumāņus. Kad uzvarētājiem par godu tiek atskaņota himna, mūsu komandai acis apaļas. Skan tautas dziesma, kur tu skriesi vanadziņi. Izrādās rīkotāji kaut ko sajaukuši un uzlikuši platei otru pusi. Šogad tiek svinēti valsts pastāvēšanas 20 gadi. Arī šie svētki norit zem tautas vadoņa zīmes. Dzejnieks Vilis Plūdonis vārsmo. Valsts dišu svētku dienā, visdziļākā cieņā, lai dzīvo, mēs saucam Latviju dižākam dēlam un viņa radītai un brīnišķi vadītai latviskai Latvijai savu mūžu vēlam. Valsts elektrotehniskā fabrika VEF kļūst par vadošo uzņēmumu Baltijā. Ražo radio, elektriskos aparātus, optiskos instrumentus un šogad sāk ražot arī Minox fotokameru, kuru konstruējas Rīgā dzimušais Valters Caps. Tā ir mazākā fotokamera pasaulē, svēr tikai 125 gramus un tiek saukt arī par spiegu fotoaparātu. Neskatoties uz Minox mini lielumu, tam piemīt izcilas tehniskas īpašības. VEFā ražo arī augstvērtīgu lidmašīnu finieri un gluži dabiski nonāk pie tā, ka sāk ražot arī lidmašīnas. Galvenais konstruktors Kārlis Irbītis izstrādā vieglu tipu modeļus, divvietīgu sporta, treniņu, izlūkošanas, kā arī vieglo triecienu lidmašīnu. Kopš 15. maija apvērsuma kara stāvoklis, jeb kā to maigāk dēvē oficiāli izņēmumu stāvoklis, ik pa 6 mēnešiem tiek pagarināts 8 reizes. Šogad to atceļ un tā vietā pieņem likumu par kārtību un sabiedrisku drošību. Tas ir ļoti bargs likums, kurš pamatīgi ierobežo pilsoņu brīvības. Demokrātijas valstis sāk uzlūkot Latviju kā policejisku valsti. Šogadu tautas vadonis savā runā Rīgas mazpulkiem izsludina par jaunatnes gadu un jautā, vai ir labi, ka mums ir daudz jaunatnes organizāciju, vai nebūtu labāk, ja visā valstī būtu viena pati, no vienas vietas vadīta, un visi norādījumi būtu vienoti un saskaņoti. Ar vienu organizāciju domāti mazpulki, kurus valdība atbalsta gan materiāli, gan arī ar valsts propagandas aparātu. Savukārt, kad skautu vadītājam ģenerālim Goperam jābrauc uz skautu starptautisko konferenci Skotijā, sabiedrisko lietu ministrs Bērziņš neatļauj apmainīt latus pret valūtu, un Goperam jāpaliek mājās. Īsā laikā ir uzcelts jaunais armijas ekonomiskais veikals Vecrīgā. To aplūkot ieradies kara ministrs Balodis un armijas virspavēlniecība.
Kāda situācija ar ordeņiem Latvijā? Lāčplēša kara ordeni vairs nepiešķir, jo tas domāts apbalvošanai par neatkarības cīņām. 3 zvaigžņu ordenis radies laikā, kad ministru prezidents ir bijis Meirovics. Ulmanis vēlas dibināt savus. 12. jūlijā tiek parakstīts likums par viestura ordeni un atzinības krustu. It visi Latvijas apbalvojumi, ordeņi un goda zīmes bija izcili juvelieru mākslas paraugi. Tajos jautās simbolisms un patriotisks lepnums. Tiešām iespaidīgi. Ar jaunajiem apbalvojumiem Latvijas valsts vēlējās pateikties, izrādīt cieņu un uzteikt labākos savas zemes dēlus un meitas. Viestura ordenis. Tam 5 šķiras un 3 pakāpju goda zīmes, par ko piešķir pamatā par valstiska stipruma apziņas ieaudzināšanu līdzcilvēkos. Tēlaini, bet ļoti precīzi teikts. Ordeņa pamatā balts krusts ar apzeltītu malu. Avieres centrā 2 lieli sarkani burti V un R. Vesthardus Rex, latīniskais atšifrējums, valdnieks viesturs. Reverse centrā pa vidu devīzei esiet stipri un cīnieties gadskaitlis 1219. Tas zināms ikvienam. Gads, kad sākās seno zemgaļu cīņas ar krustnešiem valdnieku viesturu vadībā. Ordenis, kas tika piešķirts militāriem ļaudīm, atšķīrās no tā, kas tika civilistiem ar šiem te 2 sakrustētajiem šķēpiem ordeņa centrā. Civilistu ordenī tādu nebija. Atzinības krustam ļoti ietilpīga un paskaidrojoša devīze – godaprāti ļaudīm. Tā rašanās iedvesmas avots žurnāls Senatne un māksla, kurā Ulmanis bija izlasījis Wernera Tempfera apcerējumu senākais Latvijas ordenis. Un melots jau nebija, tik tiešām senākais. Tā rašanās brīdis 1710. gads un 13. maijs, kad Vilhelms Friedrichs, Kurzemes hercogu Ketleru pēdējā atvese, spēra kāju uz dzimtās zemes. Viņš todien atgriezās no Vācijas. Līdz ar to ordeņa noformējumā daudz kurzemiskā. 8 apzeltīti gredzeni, kas simbolizē 8 Kurzemes hercogus, reversā Kurzemes hercogistes ģērbonis un labi zināmie skaitļi 17, 10. Atzinības krusta rašanās brīdī tam 5 šķiras un 4 pakāpju goda zīmes, un pašu pirmo augstākās pirmās šķiras ordeni piešķīra Vēstures institūta direktoram Augustam Tentelim. Bet paši pirmie apbalvotie Latvijas valstī bija citi ļaudis. Vēl nebija savas apbalvojuma sistēmas, vēl nebija Lāčplēša un 3 zvaigžņu, kad 20. gada sākumā Ulmanis, ģenerālis Balodis, pulkveži Berķis un Bolšteins un kapteinis Spuļģis tika godināti par nopelniem cīņā pret bermontiešiem. Pasniegts tika Francijas goda leģiona ordenis. Pasniedzējs bija pulkveža leitnants Diparkē, un pasniegšana notika Esplanādes laukumā, svinīgas parādes laikā. Mūsu valsts sabiedrība sadzīve. Raidījumā Latvija Ulmaņlaiki. Sadarbībā ar Lat-Telekom. Mūsu cenšanās ir, lai pēc iespējas maz būtu valstī iedzīvotāju, kas vēl aizvien stāv uz zemā dzīves līmeņa. Lai būtu maz cilvēku, kuriem patstāvība, neatkarība, kā mūsu visu iegūmus, viņiem tomēr saimnieciski un garīgi neko daudz nebūtu sniegusi. Ja mēs priecājamies par patstāvību un neatkarību, tad mūsu vēlēšanās ir, lai varētu pēc iespējas liels skaits mums no sirds līdzi priecāties. Kā allaž visvairāk Ulmanis rūpējas par zemniecību. Tā viņa sirdī ir vismīļākā. Tradicionāli kļūst spodrības nedēļa pirms lieldienām. Tiek cildinātas priekšzīmīgākās lauku sētas un nopeltas nevīžīgās. Pēc apvērsuma Ulmanim ģenerālis Balodis vienmēr licies aizdomīgs, esot devis tautai karavīra vārdu, ka pēc reformas satversme tiks atjaunota. Un reizi vien viņš to Ulmanim atgādina, bet to nu vadonis grib vismazāk darīt. Turklāt Balodis ir populārs tautā un armijā, vai šeit neslēpjas puča briesmas?
Jāatzīmē, ka būtiskākā atšķirība starp Balodu un Ulmanu šajā sakarā bija varbūt atšķirība demokrātijas līmeņos un demokrātijas izpratnē abu šo valsts vīru starpā. Un šādā sakarā, sākot ar kādu 37. 38. gadu, ceļš pēc 36. gada, kad Ulmans pārņēma kvieša funkcijas, veidojās šis nosacītais konflikts starp Ulmanu un Balodu. Ulmanis turklāt pēc atsevišķu avotu liecībām, arī pēc atsevišķu vēsturnieku domām baidījās par to, ka Balodis ir populārāks nekā Ulmanis latviešu tautā, un ar to atsevišķi vēsturnieki arī skaidro Ulmaņa vilcināšanos izvest Satversmes reformu, jo vēlēšanās viņš esot baidījies zaudēt Balodim. Pēc 1937. gada 15. maija izveidotajā valdībā pastāvēt nosacīt cilvēki, kas slavināja Ulmani, kas vienpersonīgi atbalstīja un nedalīti atbalstīja viņa izvēlēto kursu metodas un tā tālāk joprojām, un cilvēki, kas gribēja saglabāt kaut kādas demokrātiskās pārvaldes elementus. Un lūk, pie šādiem cilvēkiem piederēja Marģers Skujnieks. 1938. gada sākumā Marģers Skujnieks aiziet no ministra prezidenta biedra amata, un tādēļ arī tiek vaināts varbūt šīs nosacīti Baloža nometnes ietekmes iespējas valdībā. Tālāk nākošais varētu atzīmēt to, ka 38. gadā Ulmanis vēl ar citas pārmaiņas valdībā, tiek nomainīts finanses ministrs Sēja ar Valdmani, un galvenais, ka 38. gadā izvirzās arī Alfreds Bērziņš, kas bija tuvs Ulmaņa sekotājs, un kas bija savukārt opozīcijā Jānim Balodim. 1938. gadā Alfreds Bērziņš kļūst par sabiedrisko lietu ministru. Neilgi atpakaļ, 1936. gada vasarā, Munters bija apstiprināts par ārlietu ministru, kas arī nebija Jāņa Baloža cilvēks. Un līdz ar to 38. gadā veidojās spēku samērs nevairāk par labu Balodim, un zināmā mērā, sākot ar 38. gadu, klīst versija par to, ka drīzumā tātad Jānis Balods varētu tikt nomainīts no kara ministra posteņa. Šo konflikta lūzumu radīja tas apstākļus, ka Balodis ieņēma pārāk prokrievisku pozīciju. Un viņš 39. gada rudenī, kad norisinājās tehniskās sarunas par bāzu līgumu izpildi, iejaucās šo sarunu gaitā, lai gan oficiāli viņš nebija valdības apstiprinātās un pilnvarotās komisijas pārstāvis. Viņš neoficiāli tikās ar Krievijas pārstāvjiem un centās šajās sarunās izveidot ar Krieviem draudzīgas attiecības. 21. oktobrī viņš tikās viesnīcā Roma ar ģenerāli Kuzņecovu, un šīs sarunas laikā apsolīja Krieviem tanku bāzi Ezerē, apmaiņā pret Krievu prasību šādu tanku bāzi saņemt Jelgavā. Taču gan Jelgava, gan arī Baloža apsolītā Ezere atradās aiz Ventas līnijas, un līdz ar to šo Ventas līniju, šo dabisko šķērsli vairs nevarēja izmantot kā aizsardzības līniju pret varbūtēji agresīvo padomju karaspēku rietumu Kurzemē. Tā kā Balodis šajā ziņā bija izdarījis diezgan lielu kļūdu. Un tiešām 39. gada nogalē, pēc tam, kad jau Padomju Savienība ir uzspiedusi Latvijai šo bāzu līgumu, Ulmans atrod iespēju, un Jānis Balods tiek atcelt no kara ministra amata, un viņa vietā tiek iecelts Krišjāns Berķis, kas bija Ulmaņa aprinda cilvēks. Līdz ar to 1940. gada 5. aprīlī šis Ulmaņa un Baloža pretimstāvēšanas faktors beidzas Latvijas vēsturē. Ulmanim ir 5 krustdēli. Zigfrīda Mejerovica dēls Gunārs, valsts kancelējas vadītāja Rudzīša Dainis, agronoma Saliņa Kārlis, skolotāja Dēliņa Emīls un akcijas sabiedrības rota direktora Ansona Aldis. Tomēr ne šos, ne citus radinieks viņš augstos amatos neliek. Tādas lietas viņam nepatīk. Toties svētki vadonim no tiesas iet pie sirds.
Latvijas 20 gadu jubilejā notiek 9. vispārējie dziesmu svētki. Pārdaugavā blakus Arkādijas parkam ir uzcelta estrāde un ierīkota soli 16,000 skatītājiem. Šie ir visgrandiozākie dziesmu svētki, kādi līdz šim bijuši. No visiem Latvijas novadiem sabraukuši 400 koru. Godā tiek celtas latviešu tautas dziesmas, kuru lielākais vācējs ir Emīlis Melngailis un Artūrs Salaks Latgales pusē. Sumināti tiek Matilda Dīķis, kas pieredzējusi visus 9 dziesmu svētkus. Dziedāt viņu sākusi Lielvārdas korī 1873. gadā. Mēdz lepoties, ka Latvijā proporcionāli iedzīvotāju skaitam ir vislielākais studentu skaits pasaulē. Un kā gan nebūs, ja studiju ilgums mūsu valstī nav ierobežots. Šogad tiek pieņemts Ulmaņa ierosināts likums par normālas studiju gaitas nodrošināšanu. Katrs, kuru vecāki nav spējīgi uzturēt, tagad var saņemt valsts aizdevumu, lai ar pietiekami lielu stipendiju varētu sev pilnībā veltīt mācībām. Viens noteikums gan ir, ja ņem aizdevumu, strādāt vairs nedrīkst. Valdības namā kāzas svin valsts kancelejas direktora Dāvida Rudzīša dēls Sigurds un Elza Muldere. Jaunieši vai visu vakaru dejo modē nākušo Lambetvolku. Dēja savstarpējas satiksmes izsmalcināta forma. Tāds savdabīgs starposms no uzrunas līdz tiešākam kontaktam. Bez dējas nevar, nebūs eleganti, būs brutāli. Turklāt, labi dejot prasme nenoliedzami ir stila un uzteicamu iemaņu jautājums. Un labi dejot, tas vienkārši ir jauki. Tas ceļ pašapziņu, mazina nedrošību galu galā. 3 iespējas, 3 vietas, 3 dažādas apguves formas. Savos apartamentos, mājās, parasti spoguļa priekšā, savās organizācijās parasti šo izmantoja studenti. Palīdzēja vecākie biedri vai pieaicinātie speciālisti. Un 3. kursos, kādā no deju skolām. Blaumaņa iela, Buņžas kursi, rotas, spiestuves zālē. Nebūt nevienīgie, bet populārākie noteikti. Pirms deju stundas dāmas parasti nodalījās zālē. Apsēdās, jutās brīvi. Kungi tie stundījās smēķētavā un pamazām vien saplūda pie ieejas durvīm. Iekšā nezinu, kāpēc negāja līdz zināmam brīdim. Bet zināmais brīdis pienāca līdz ar skolotāju. Viņš ieradās caur smēķētavu un kopā ar viņu visa šī tērzējoši, smēķējošā drūzma ar milzīgu spēku saplūda zālē. Šeit izšķīda kā vēdeklis uz visām pusēm, un dāmas tieši tad, šajā mirklī, visas tika izķertas. Paradoxāli, bet deju kursos valdīja totāls sieviešu deficīts. Izplatītākā proporcija 1:3. Amorāla situācija. Īpaši neaptveram tiem, kas vēl atcerējās pēckara gadus un retinātās vīriešu rindas sabiedrības priekšplūkā. Bet te jau deju kursi, te jau savādāk. Pat neglīta, neveikla, maza, resna, netīra un veca dāmīte varēja atļauties par galantajiem un arī izmisušajiem kavalieriem tā paķircināties, pavīpsnāt vai uzspļaut no 5. stāva. Gribu dejoju, gribu nē. Varēja, protams, izlīdzēties savstarpēji, proti kungs ar kungu, bet šī doma nevienam nešķita atbalstāma, jo 2 vīriešu kopā dejošana pirmkārt tiesa izskatās smieklīga, un otrkārt neviens nevēlējās uzņemties sievietes lomu šajā pārī, jo tas šķita apkaunojoši, loģiski un samaitājoši. Arī loģiski. Mūsu valsts, sabiedrība, sadzīve, mūsu vēsture, raidījuma ciklā Latvija Ulmaņa laiki. Šī bija 12. sērija. Nākamajā reizē 1939. gads. Ulmaņa dāvana Daliņam, Franko sagrauja republiku, sengaidītais zvejnieka dēls, Molotova-Rībentropa pakts, dāmu daļās galviņas, balle Rīgas pilī, mazpulku manifestācija. Visu labu!